Aizgājušajā nedēļā programmas vertikāla veidotāja sakoja kādam mūsu zemē ļoti svarīgam notikumam, dodoties ceļā līdz ar Latvijas Katoļu baznīcas arhibīskapu metropolītu Jāni Pujatu. Pārsēšanās Prāgas lidostā, vēl dažas stundas un būsim Romā, kur šajās dienās devās vēl arī daudz citas svētceļnieki no Latvijas un visas pasaules. Esiet sveicināti programmā Vertikāla un šoreiz no Romas. Jūs redzat, ir saulaina februāra diena, varētu teikt, ka Romā jau ir pavasars, un Svētā Pētera laukums piepildās cilvēkiem, kurā ir, protams, arī svētceļnieki no Latvijas. Un nav jau brīnums, ka šajā dienā ir svētceļnieki no Latvijas, tāpēc, ka mūsu arhibīskaps Jānis Pujats tiek iecelts kardināla kārtā starp citiem 44 kardināliem. Un es domāju, ka jūs saprotat, kāds tas ir vēsturisks brīdis Latvijai, arī visu konfesiju cilvēkiem, tāpēc, ka tas ir ļoti liels gods Latvijai. Kā jūs dzirdat, brīnišķīgi skan Svētā Pētera doma zvani. Tas nozīmē, ka drīz jau sāksies kardināla iecelšanas ceremonija, kur tiks ieturēta Dieva vārda liturģijas formā. Pēc šīs Dieva vārda liturģijas formas tiks nosaukti kardināli, katrs vārdā, tiks nolasīts viņa iecelšanas formulārs, bet tam jau mēs visi sekosim līdzi. Bet es domāju, ka jums ir arī ļoti interesanti stāvēt šeit. Ar mums tagad tik augstu mēs pirmo reizi varam tūplānā aplūkot visas šīs statujas, visas svēto statujas, kas atrodas tik tuvu kupolam, un domāju, ka arī jums tā ir reta izdevība. Tagad sekosim notikumiem. Bīskapa iecelšanai kardināla kārtā sekoja ļoti daudz žurnālistu. Pasaules masas informācijas līdzekļi šo notikumu pārraidīja kā vienu no pirmajām ziņām, apzinoties brīža svarīgumu universālās baznīcas un visu ticīgo cilvēku kontekstā. Otro reizi Katoļu baznīcas vēsturē iecelšanas kardināla kārtā ceremonija notika Svētā Pētera laukumā, lai to varētu noskatīties 25 000 ticīgie.
kuri bija ieradušies no visas pasaules. Pāvests vispirms teica lūgšanu, pēc tam nosauca jauno kardinālu vārdus, kuri bija ieradušies no 4 kontinentiem un 27 zemēm. 23 jaunie kardināli ir no Eiropas, 11 no Latīņamerikas, 3 no Ziemeļamerikas, 4 no Āzijas un 3 no Āfrikas. Līdz ar to kardinālu kolēģijā ir rekordliels kardinālu skaits – 184. No viņiem 135 vēl nav sasnieguši 85 gadu vecumu, un tādēļ viņiem no savu vidus būs tiesības ievēlēt nākamo pāvestu. Romas pāvests Jānis Pāvils II 28. janvārī paziņoja, ka Jāni Pujetu par kardinālu viņš ir slepeni iecēlis 98. gadā. Iecēlis in pectore, tas nozīmē sirdī. Decor virtutis eorum tues, et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum. Dievu vārdu liturģijas laikā vispirms bija lasījums no apustuļa Pētera 1. vēstules 5. nodaļas. Tad psalmu dziedājums un lasījums no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Tam sekoja viņa svētības pāvesta Jāņa Pāvila II homīlija, kuras laikā viņš teica: Jūs nākat no 4 kontinentiem un 27 valstīm un runājat atšķirīgās valodās. Un vai tā arī nav zīme baznīcas spējai doties uz ikvienu pasaules malu, izprotot cilvēkus, kas piederīgi dažādām tradīcijām un valodām, un pasludinot viņiem Kristu? Viņā un tikai viņā ir iespējama glābšana. Tā ir patiesība, ka kopā mēs vēlamies pārveidot šodienu. Kristus nāk mums līdz un vada mūsu soļus. Cienījamie brāļi, lai dalītos šī brīža priekā, ap jums ir pulcējušies jūsu radinieki, draugi, kā arī ticīgā tauta, kas ir uzticēta jūsu pastorālajai aprūpei. Viņi līdz ar visu ticīgo cilvēku garīgo klātbūtni nes Dievu priekšā nepārtraukts lūgšanas par jūsu turpmāko kalpošanu, esot pie apustuliskā krēsla un visai universālajai baznīcai. Lai Marija pārklāja jūs ar savu mātišķo apmetni, viņa, kas saņēmusi dievišķā ziņneša vēsti, zināja, kā nekavējoties atbildēt, lai man notiek pēc tavu vārda, lai apustuļi Pēters un Pāvils un svētie aizbilst par jums. Es, brāļu mīlestībā, jūs pieminēšu savās lūgšanās, un mana svētība jums nāks līdz vienmēr. Fidem vestram in Deum unum et Trinum, et fidelitatem in sanctam Ecclesiam Catholicam et Apostolicam, teste populo sancto Dei provitemi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem. Lūk, arī tuvojas svarīgais brīdis, kad jaunāceltie kardināli pievienosies kardinālu kolēģijai. Pāvesta aicināti, viņi apliecina savu ticību un dod uzticības un paklausības solījumu pāvestam un viņa sekotājiem. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexita mortuis, ascendit ad celos. Jaunieceltie kardināli no pāvesta rokām saņem kardinālu biretes, un katram no viņiem tiek piešķirts kāds Romas baznīcas tituls. Kardinālam Jānim Pujetam Svētās Silvijas baznīcas tituls.
Vakar audiencē kardināls sveica svētceļnieki, un, protams, te bija žurnālisti. Arī mēs eminencei uzdevām dažus jautājumus. Jūsu pirmie iespaidi tagad, viss pēc šiem svētkiem, viss, kas ir noticis, kāda jums vispār liekas šī diena un kas tā ir jums personīgi? Zinot, es cēlos no rīta, domāju, vai būs lietus vai nē. Un tagad es paskatos, diena saulaina, mierīga. Es saku, tā ir Dieva dāvana laikam. Un man kaut kāds uzreiz iegula tāds miers, jāsaka, viss būs kārtībā. Zināms, es vēl neesmu pieradis šitanī krāsainajā. Būs kādu laiku būs jāpierod. Bet gan jau viss ar laiku nāks. Bet tas, kā es strādāšu tāpat tanīs draudžu baznīcās un vizitēšu kā bīskaps, tāpat strādāšu, jo tie cilvēcini, viņiem ir jādod, kā saka, just, jo, kad sēd tanīs, es redzu sinodēs, tad to ko tur izspriež, kamēr tas aiziet līdz mazajiem, tur var būt kāda 10. daļa no tā. Bet tad jau labāk tieši. Konfesionālā ir vērts pasēdēt. Jūs tomēr vēl domājat, ka jūs arī grēksūdzes pieņemat? Kāpēc? Jo teiksim, kad nāk pūpoldienas, kad cilvēki rindām stāv, tā ir ļoti svētīga lieta pasēdēt un jāsaka, tas ir kā garīgi uzlādējies vienkārši. Tas tā kā, jāsaka, ja tev nav štimунga vai kas, ja tu nosēdēsi vairākas stundas konfesionālā, tu esi atkal atjaunojies. Pat uzklausot visas tās briesmas. Jā, tā ir ļoti pamācoša lieta. Visos tagad, kas jums būs arī vizitācijas, viss, ar ko jūs brauksiet pie cilvēkiem pēc šī? Kas ir tas galvenais, ko jūs gribat pateikt viņiem? Nē, redzat, tas pamatnostādnes paliek tās pašas. Es jau vienmēr esmu teicis, jātiek mums debesīs, lai tur katrs iet pa savu individuālo ceļu, bet principi tomēr ir kopēji. Un ja viņi tos labi apgūst, tad gan jau Dieviņš izvasē viņus cauri. Nav tā, kā viņš dažreiz, es uzskatu, kaut viņš tā kā tas zaldātiņš. Viņš nobridies un ar zābakus līdz dubļiem un visiem un aizgājis. Man radās, ka viņš ir vairāk vērts kā tas ģenerālis, kur sēž, jāsaka, tanī savā kabinetā varbūt un nekad nav īstu tādu karu redzējis. Tā kā es domāju, ka tie ierindas ticīgie, kuri cīnās, jau ne par velti teiks, ka pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Šitie ar sarkaniem gaļiem varbūt viņi tur stāvēs beidzamajā rindā pie debesu vārtiem. Es vēl gribēju vaicāt, jūs esat tas retais arhibīskaps, kas iztika bez sekretāras pieteikumiem, pie kā nekad nav vajadzējis iet caur, teiksim, birokrātijas mūriem, vai jūs arī tikpat vienkārši kardināls, tautas kardināls paliksit? Nē, noteikti. Man jau tur vairāk nebūs kā. Ja es varbūt sekretāri vienu paņemšu, bet tas jau nestāvēs priekšā, lai netiktu cilvēki. Ko jūs gribat šodien šajā dienā pateikt Latvijas tautai? Ka galvenais tomēr nepaļauties mirkļa vājumiem. Dažkārt, no visām pusēm iet virsū. Arī tas, kā tās grūtības kaut kā izdzen, ka vajag aiziet tur uz kādu krociņu bet tie ir tikai mirkļa vājumi. Ja tiek pāri, atkal cilvēks ir laimīgs, ka viņš nav padevies tam. Un tad jau katrs tāds pakāpiens ir viens augstāk un stiprāk, un garā cilvēki tad nostiprinās. Ticību vajag glabāt. Nekas labāks izdomāts par evaņģēliju ir nebūs labāks. Vārdu sakot, lai turās pie šī.
Arī mūsu kaimiņi zem Lietuvu šajā dienā tika pie savu kardinālu, un mēs lūdzām viņu dalīties savos iespaidos. Kā jums šķiet, ko šī diena nozīmē mūsu Baltijas valstīm? Tā ir svētku diena mums visiem, tāpēc, ka Svētais Tēvs ar lielu mīlestību ir atcerējies Baltijas valstu baznīcu. Un es esmu ļoti laimīgs, ka viņš nesa savā sirdī bīskapu Pujātu kopš 1998. gada. Es domāju, tā ir atzinības izteikšana baznīcai par izturību ciešanās. Tas, kas šodien ir jādara, ir jāatjaunojas, tā es domāju. Un ko šī diena nozīmē jums personīgi? Esmu pateicīgs Svētajam Tēvam par šo dāvanu, bet es neaizmirstu, ka esmu viņas arhibīskaps. Tas ir mans galvenais pienākums – būt baznīcas ganam, būt bīskapam. Es esmu pareizticīgo baznīcas Vinogradnē Lazā redaktore, un mēs šeit esam privāti vizītē sakarā ar Jāņa Pujata iecelšanu kardinālu godā. Es pārstāvu Latvijas pareizticīgo baznīcu. Mēs vēlamies izteikt savus vissirsnīgākos apsveikumus. Kā jums šķiet, ko Latvijai nozīmē šī diena un tas, ka mūsu zemē būs savs kardināls? Domāju, ka šajā gadījumā pāvests ir uzsvērs viņa eminences Jāņa Pujata darbu, to lielo ieguldījumu, kur viņš ir devis, gan garīgās izglītības laukā, gan sociālajā kalpošanā. Redzams, ka te ieguldīts liels darbs, un tas, acīm redzot, ir viņa darba vainagojums. Priecājamies jūs, Sarauska kungs, šeit satikt. Domāju, šī ir nozīmīga diena arī jums. Tā ir brīnišķīga diena, tik liels prieks. Pirmo reizi ar tagadējo kardinālu Jānu Pujatu es satikos 1991. gada janvārī, kad viņš bija Kristus karaļa draudzes prāvests. Tas bija gandrīz vai ārpus Rīgas. Es tur ierados, mēs bijām stipri satraukušies, tāpēc, ka tad vēl bija Padomju Savienība. Mums bija brīnišķīga saruna. Kopš tā laika es viņu pazīstu, un viņš ir bijis pirms dažiem gadiem arī Amerikā, lai mācītos angļu valodu. Viņš ir kļuvis man dārgs draugs, un es esmu tik laimīgs par Latviju, ka jums ir kardināls. Tā ir svētība jūsu baznīcai, un svētība arī mūsu baznīcai. Vai tā ir svētība tikai baznīcai vai arī visiem Latvijas cilvēkiem? Tā tas ir. Esot kardinālam, viņš vairs nav tikai vietējas nozīmes persona, viņš ir pasaules cilvēks. Un Latvijai jākļūst arvien vairāk integrētai pasaulē. Protams, viņam tagad nāksies ceļot, viņš tiks aicināts apmeklēt daudzas vietas, bet tas Latvijai nāk par labu, un tas turpina savstarpējo attiecību miedarbi starp austrumiem un rietumiem. Tas ir brīnišķīgs notikums. Tā ir ļoti liela diena arī priekš manis. Es pirms 3 gadiem vēl dzīvoju Baltijas valstīs. Šī diena man ir raisa milzīgu saviņojumu. Dzīve Baltijas valstīs, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā bija viena no vislabākajām pieredzēm manā dzīvē. Un Igaunijā es biju arī bīskaps. Katru dienu es lūdzos par Latviju, Lietuvu un Igauniju. Šajās dienās Romā bija ieradusies arī tieslietu ministre Ingrīda Labucka. Samērā pirms neilga laika jūs Rīgā noslēdzāt starpvalstu līgumu starp Latviju un Vatikānu. Un tagad šīs dienas, jūs 2 dienas esat Romā. Kāds ir jūsu vizītes mērķis? Un vai tā ir privāta vizīte vai tā ir valsts vizīte? Kā tas ir? Tā ir valsts vizīte. Un es piedalos pasākumos, kas šeit ir Vatikānā. Tas ir konsistorijas jauno kardinālu apstiprināšana vai izvērtīšana amatā. Un tā ir valsts vizīte. Kā jums šķiet, ko tas vispār nozīmē mūsu valstī? Cik lielā mērā tā ir būtiski svarīga lieta valsts mērogā? Neapšaubām, tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu Latvijas katoļu baznīcai un katoļiem.
Bet es domāju, ka tas ir arī nozīmīgs valstī. Pirmkārt, tas nes mūsu mazo valsti atkal, mūsu mazās valsts vārdu pasaulē. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un, ja mēs paskatāmies uz šo pasākumu, tas, ko ir spējis pāvests, apvienot tik daudz valstis kopā uz šo pasākumu, šeit bija pārstāvi. Es domāju, ka vismaz no 44 valstīm, varbūt nedaudz mazāk no dažām valstīm, laikam bija pa 2 vai pat pa 3 kardināli, bet tas ir apmēram ap 40 valstis šeit ir bijušas pārstāvētas un ir braukuši svētceļinieki. Tas ir, es domāju, ļoti nozīmīgi. Un Latvija starp tiem, un tas bija jūtām. Jums pašai kā cilvēkam, kas jums ir būtiski šajās 2 dienās, tas, kas jūs varbūt emocionāli aizkustina? Vai? Jā, jāsaka, emocionāli tas bija tāds ļoti jauks brīdis manā mūžā, pacēlums, un es neesmu daudz piedalījusies šāda veida reliģiskās ceremonijās, un jo īpaši tik grandiozā, kā tā bija šeit, Vatikānā. Es domāju, tas ir jebkuram cilvēkam, vai viņš ir ticīgs vai nē, tas ir ārkārtīgi emocionāli saviļņojošs brīdis. Katrā gadījumā arī viss kopā, saule un šīs ārkārtīgi tādas priecīgās sejas riņķī, tāda labestība, kas šeit valdīja, tas ir tas galvenais. 22. februārī svētās mises laikā kardināli saņēma savus kardinālu gredzenus, uz kura attēlots krustā sistais pestītājs un Dievmāte ar mīļoto mācekli zem krusta. Pēc svētās mises lūdzām Jelgavas diecēzes bīskapa Antoni Justu, kurš arī piedalījās šodienas svinībās, dalīties pārdomās. Mēs tikko esam nobeiguši kardinālu ieviešanu viņu godā. 21. februārī viņi saņēma viņu sarkano cepuri, un šodien 22. februārī viņi saņēma Svētā Pētera gredzenu, kuru uzliekot Svētais Tēvs teica: saņemat šo gredzenu un nesajat to kā goda zīmi un veidojat baznīcu tur, kur jūs dzīvojat. Mums, protams, ir vislielākais gods, ka šodien ir mums jauns kardināls, mūsu otrais kardināls Latvijā. Kardināls Jānis Pujats būs ies vēsturē arī tāds, kurš ar Dieva palīgu droši vien piedalīsies konklāvā, lai ievēlētu jauno pāvestu, ka tas tā būs vajadzīgs. Mēs esam ļoti priecīgi arī par to, ka Latvijai ir parādīts tāds gods, ka mums ir kardināls, proti tik tuvu Svētajam Tēvam, ka viņš ir tiešām, kā mēs skatāmies šī grāmatiņā un starp kardināliem, viņš ir ievietots 4. vietā. Mēs esam priecīgi izteikt to pateicību gan Dievam par mūsu jauno kardinālu, gan arī pāvestam par to iespēju, ka mums ir jauns kardināls. Lai dzīvo mūsu kardināls ilgus gadus un mūs vada mūsu Latvijas baznīcu. Lai Dievs jums visiem palīdz, lūdzaties par mūsu kardinālu, par mūsu Latvijas baznīcu. Per diversitatem linguarum